Nu, šis karš varētu, manuprāt, būt tikai starp NATO un Krievijas federāciju. Tātad abām pusēm ir kodolieroči, abām pusēm ir nopietni bruņotie spēki. Izskatās, ja būs kāda konfrontācija starp Krievijas federāciju un NATO, tad, diemžēl, ir dabiski tas, ka Latvija, Igaunija un Lietuva, mūs, protams, visvairāk interesē Latvija, arī var nonākt šādā ļoti apdraudošā un nepatīkamā situācijā. Gadienā šī situācija sāsināsies, eskalēsies un notiksies kaut kas. Man vairāk uztrauc tātad mūsu gatavība, tātad Latvijas valsts gatavība. Ja? Kāda ir mūsu gatavība, kādas ir mūsu spējas aizstāvēties, aizsargāties no potenciāla uzbrukuma. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par divu aizsardzības ministru, Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministra un Vācijas aizsardzības ministra brīdinājumu vai, teiksim, tādu tā kā skaidrojumu, ka Eiropa arī var būt karš, ka attiecīgi Vācijas aizsardzības ministrs runāja par to, ka Vācijai jābūt gatavai, ka Eiropā varētu būt karš. ASV ministrs arī runāja par to pašu, ka Eiropai jābūt gatavai, ka tur varētu būt karš. Ja, tātad, šeit, to, ko mēs runājam iepriekšējā raidījumā, šis karš varētu, manuprāt, būt tikai starp NATO un Krievijas federāciju. Tātad abām pusēm ir kodolieroči, abām pusēm ir nopietni bruņotie spēki. Paskatoties ģeogrāfiju, Latvija ir tieši uz Krievijas federācijas un NATO robežas. Tātad Latvijas austrumu robeža ir Eiropas Savienības un NATO robeža. Un, izskatās, ja būs kāda konfrontācija starp Krievijas federāciju un NATO, tad, diemžēl, ir dabiski tas, ka Latvija, Igaunija un Lietuva, mūs, protams, visvairāk interesē Latvija, arī var nonākt šādā ļoti apdraudošā un nepatīkamā situācijā. Arnold, vairāk jau eksperti ir izteikušies par to, ka šādā gadījumā noteikti būtu apdraudēti Latvijas kritiskā infrastruktūra, lidostas, ostas, tilti, vēl viss, kas skar Latvijas kritisko infrastruktūru. Es atgādināšu, ka mums ir viena starptautiskā lidosta, Rīgas lidosta, kuras var uzņemt, teiksim, starptautiskus lainerus. Mums ir Rīga, Ventspils, Liepājas ostas. Īstenībā, salīdzinot ar Ukrainas teritoriju, mums šī teritorija ir daudz mazāka un iedzīvotāju skaits ir daudz mazāks, un arī šādu objektu skaits ir daudz mazāks. Līdz ar to iespēja, ka pret šiem objektiem varētu tikt vērsts trieciens un šie objekti tiktu iznīcināti, tam nevajadzētu būt pārāk lielam laikam. Tāpēc es gribētu dzirdēt tavu profesionālo vērtējumu par to, kāda veida kara scenārija ir iespējams šeit, un kādi mums ir izaicinājumi un kas ir jādara, lai pēc iespējas šo situāciju neutralizētu. Lūdzu, Arnold, vārds tev. Jā, Raimond, neapšaubāmi mēs, Baltijas valsts, esam buferu zonu starp NATO un starp Krievijas federācijas spēkiem. Tad neapšaubām, ka pirmkārt tas skars mūs. Šādas situācijas gadījumā, ja sāksies kaut kāda kardarbība vai kaut kas līdzīgs tam. Krievijas masu mēdījos nepārtraukt ir dažādas replikas šajā virzienā. Bet ko es gribēju teikt, tieši, ja gadienā šī situācija sāsināsies, eskalēsies un notiksies kaut kas. Man vairāk uztrauc tātad mūsu gatavība, tātad Latvijas valsts gatavība. Ja? Kāda ir mūsu gatavība, kādas ir mūsu spējas aizstāvēties, aizsargāties no potenciāla uzbrukuma. Es jau vairāk kārt teicu, ja, kad šīs spējas ir ļoti zemā līmenī, iepriekšējos raidījums, ja, tad mums nav attiecīgās spējas, pretgaisa aizsardzības, ja, spējas pirmkārt. Es uzskatu, ka šodienas karam vissvarīgākais ir pretgaisa aizsardzība, ja. Un arī artilērija, bet artilērija tas ir, lai dot pretriecienus, un šajā sakarā, ko es gribu teikt?
Es neesmu dzirdējis nekur masu mēdījos, runā par kaut kādām pretgaisa aizsardzības sistēmām, Airis, NASAM iespējams, vēl kaut kādām, bet tā īsti nav skaidrība, un valdība nav paudusi caur masu mēdījiem vai kā savādāk. Šeit uzstājās tas atvaļinātais pulkvedis Rājevkungs, Slaidiņkungs uzstājās, runā par Ukrainu, par kardarbību Ukrainā, kādas spējas ir Ukraiņiem, kādas spējas ir Krieviem, kā notiekās šī kardarbība, kā šīs spējas iedarbojās, strādā fronts līnijā, bet neviens neko nerunā par Latviju. Tas ir tāds klusums. Slaidiņkungs, es dzirdēju savā raidījumā, teica, viņam uzdeva pa telefonu tādu jautājumu, kas tad mums ir, ko tad mēs varam, ko mēs esam nopirkuši, un vai mēs esam nopirkuši tur kaut kādas runa gāja par reaktīvām artilērijas sistēmām, tipu Haimars. Tātad Slaidiņkungs teica, kaut kas ir, un lai visi zina, un tagad baidās. Ko tas nozīmē man tā savādi? Pirmkārt, es uzskatu, ka sabiedrībai ir jāzina, jo tas nav nekāds noslēpums. Es domāju, pretinieks noteikti zina visu, kas šeit ir, un kas mūsu spējas, mūsu militāro potenciālu, kad šodienas, teiksim, apstākļos, kad var to visu izlūkot, zināt, ir dažādas iespējas, ka tas ir viss zināms pretiniekam. Bet tas manā skatījumā tas pats nepatīkamākais, kad mūsu tauta iedzīvotāji nezina neko. Tu zini, nezini, es, piemēram, nezinu. Es neesmu dzirdējis, kas mums ir, teiksim, pa pretgaisa aizsardzības sistēmām un kā mēs nodrošināsim no kaut kādiem uzbrukumiem, mēs spēsim aizsargāties, aizsargāt šo, kā tu teici, kritisko infrastruktūru, kaut kāds militārs objekts, jo, es domāju, tam vajadzētu būt skaidri zināmam, Un, kā jau es teicu, tā ir ļoti sarežģīta kompleksa sistēma, tas nav tikai kaut kāda viena sistēma, tur vidējā rādījus vai tuvās darbības rādījus vai tālā darbības, tā ir kompleksa sistēma, jo, kā jau es teicu, iegādājas Airis vai tur NASAM sistēmas, tad viņas ir viegli iznīcināmas. Nav attiecīgi tuvā rādījus aizsardzības sistēmas, kas ir arī Ukraiņiem un tā tālāk. Un Ukraiņiem trūkst, kā arī to teica Slaidiņkungs, tas ir fakts, kad visu laiku tiek pārvietots artilērijas sistēmas un arī šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas kompleks, kur tiek iznīcināti ar droniem, pamatā ar droniem, un tad pret droniem vienīgā efektīvā aizsardzības sistēma ir tuvā rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukraiņiem tie ir Gepard sistēmas, tās jau ir vecāks, novecojušas sistēmas, tagad ir jaunākas sistēmas, Skynex ir, teiksim, jaunākās sistēmas pretgaisa aizsardzības, modernās ir Skynex, ko visi pērk, lai aizsargātu šīs, artilērijas sistēmas un arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, tad man nav saprotams un skaidrs, kas vispār mums ir, kādas mums ir spējas. Tad tā skaitā arī runa iet par civilo aizsardzību. Kaut kādas runas gāja par kaut kādu revīziju, par kaut kādām bumbu patvērtnēm, notiksies kaut kāda, kara gadījumā kaut kāda situācija izveidosies, izņemot par šo somu, kas jāsakrāmē ir, cik tur 72 stundu. 72 stundu, to somu, nekas vairāk nav. Tad, kā jau es teicu, kur glābties, kur iet, gadienā, Izrēlā visās valstīs ir, kaut kāds bumbu patvertnes, kaut kādi. Katrā mājā ir bumbu patvertnes. Mums teica, kad, būs no valdības puses kaut kāda darbība, kaut kāda rīcība, un cilvēki uzzinās, kā rīkoties, kur iet un tiks revizēts, notiksies revīzija šajās vecajās bumbu patvertnēs, vai viņas ir reanimējums vai jauns ir jāceļ. Kaut kas valdībai ir jāpasaka, jānāk ar kaut kādiem priekšlikumiem vai kaut kādiem paziņojumiem cilvēkiem. Tad man tas visvairāk uztrauc. Man šodien uztrauc tas, kā šajā situācijā gadienā nedod Dievs notiksies karš, ka mēs neesam gatavi vienkārši tam, un ka būs ļoti liels skaits upuru. Tātad būs ļoti liels skaits upuru, un es nezinu, kā mēs spēsim aizsargāt
jo tas, kas mums ir uz šodien, mūsu spējas ir ļoti zemā līmenī, jo viņas vienkārši neatbilst mūsdienu kara apstākļiem. Runā katru dienu par Ukrainu, tur taču ļoti kompetenti runā tas pats Rājevs, Slaidiņkungs, kādas ir spējas Ukraiņiem un kādas ir Krieviem un kāda ir miedarbība un kas tur notiekās, bet mums Latvijā nav nekas tāds. Mums nav šīs spējas vienkārši. Arnolds, tu jau nevari gluži tā kā bumbu patversmēm. Ja? Viņas visas bija pēc tam 2008. gadā. Valdība pateica, ka nav naudas, un tāpēc viņas visas tika pārsvarā nonāca vai nu sabruka, vai nu kaut kādā civilā sektora rokās veikali, noliktavas un tā tālāk. Ja? Tas, kas attiecās par šo te civilās aizsardzības sistēmu. Otrkārt, iekšlietu ministri un arī Rīgas doma runāja par revīziju. Man nav zinām nekāda šīs audita vai revīzijas dati, cik tad ir Rīgā šo te patvērsmu, cik ir Latvijā, cik viņas ir funkcionāls. Tas ir nākamais jautājums. Ja mēs skatāmies, teiksim, cik ir kritušo jau un kritušo un bojā gājušo Ukrainas konfliktā, cik civilo ir aizgājuši bojā šobrīd Gazas sektorā, tātad ir skaidrs, ka teiksim, Latvijas gadījumā mums karavīru, teiksim, tie, kas ir profesionāli militārā dienestā, pietiks ļoti neilgam laika posmam. Sevišķi, ja ir runa par to, ka mums pretgaisa aizsardzība nav nepieciešamā tādā kvalitātē, ka mums tomēr nav, viņa vispār nav. Tieši tā. Tātad, protams, ka mēs varam sagaidīt to, ko arī vairāk eksperti teica pirms tam, sagaidīt attiecīgi triecienus par mūsu kritisko infrastruktūru, un turpat nav svarīgi ar ko, ar raķetēm, ar droniem, ar reaktīvās artilērijas sistēmām. Svarīgi tas, ka mums atgādina vēlreiz, mums viena starptautiskā lidosta, mums ir 3 ostas. Un tad ir jautājums, kādā veidā tad, pieņemsim, NATO citu valstu karavīri ar kuģiem vai lidmašīnām tiks vispār līdz šejienei nepieciešamības gadījumā. Tas ir vēl viens jautājums par papildspēku, tātad pienākšanu. Katrā gadījumā ir pietiekami nepatīkams laika posms, tātad atgādina vēlreiz 2 aizsardzības ministri ASV un Vācijas ir brīdinājuši par iespējamu karu Eiropā. Mēs saprotam, ka tas, diemžēl, neizbēgami skars arī Latvijas Republiku, ja tas notiks, un mēs konstatējam šobrīd tev, Arnold, ka Latvijas Republika nav gatava. Un tāpēc, protams, būtu labi, ja tie, kas šobrīd ir premjerministri, iekšlietu ministri, aizsardzības ministri, finanšu ministri, beidzot saprastu, ka ne jau Stambulas konvencija ir galvenais valsts izdzīvošanas, teiksim, kritērijs, bet drošība. Un ja tas gadiem ilgi nav darīts, tad vismaz, kamēr ir šis laiks, ir nepieciešams izdarīt visu, kas ir iespējams, lai šo te drošības līmeni palielinātu. Tomēr atgriezīsimies vēl un vēl pie šī jautājuma, jo, diemžēl, karš, tas ir tāds process, kas skar pilnīgi visus iedzīvotājus slāņus. Paldies, Arnold, tev par viedokli, uz redzēšanos. Uz redzēšanos.